Antonijs Černomordijs pēc tāda lielāka pārtraukuma, pēc aizvadītās sezonas, kā izdevās atpūsties un kādā formā es ieradies? Labi atpūtamies. Es arī parunāju ar komandas biedriem. Visi kaut kur bija mājās, vēl izbrauca kopā ar ģimeni. Man izdevās izbraukt pat vienam un arī ar ģimeni kopā. Labs padarīts darbs mājās, tā pateikt. Arī, protams, mums bija darbs mājās darbs, kuru mums bija jāpilda. Tāpēc visi atgriezīsim labu formā. Ne ideāla, bet labu formā. Pēc tādiem atvaļinājumu izbraucieniem ārpus Latvijas robežām bija arī pie akadēmijām, gan pie Rīgas akadēmijas, gan pie Daugavpils. Kā tev šie pienākumi sokās? Godīgi pat man patīk, jo pats biju bērns, man bija patīkami satikt labus spēlētājus, izlases spēlētājus. Un man bija prieks, kad man piedāvājas uzreiz pat, jā, protams, es varu labprāt arī kaut kādu uzrunu pateicu, motivēju bērnus. Tāpēc es tikai ar prieku tādas darbas daru, man tikai prieks. Šīs dažas dienas, kas ir Latvijā pirms došanās uz Dubaju, kas ir jāizdara un ko tu sagaidi no šīm dienām? Tādi mums grūtas dienas, jo pilns saraksts, ko jāizdara, arī nopirkt, iziet medicīniskas apskates, pārbaudēs, arī testi komandā. Tāpēc 3 dienas, bet grafiks ļoti grūts, tāpēc jā, visu vajag paspēt pirms mēs aizlidosim uz pirmo nometni. Dubaju mēs gaidām, vai viņi jau ir apnikusi? Gaidām. Katru reizi kaut kas jauns ir tur, bet katru gadu labāk un labāk. Šogad arī mēs gaidām, kā vēl būs labāk nekā pagājušajā gadā. Ok, paldies. Paldies.